operācijas sākusies, un ko mēs redzēsim kā pirmos? Nu kā pirmos mēs redzēsim mūsu armijas karoga vadu, kuram šodien ir tiesības nest karogu Zemesardzes 52. kaujas atbalsta bataljona karavīriem. Aiz viņiem, tūlītās aiz armijas karoga, sekos karogi, par kuriem mēs vēl nepastāstījām. Un kā otrais aiz viņiem nāks NATO spēku integrācijas vienība, kura ir daudznacionāla vienība ar mērķi nepieciešamības gadījumā sekmēt ātru sabiedrisko spēku ierašanos, kā arī atbalstīt kolektīvās aizsardzības plānošanu un mācību koordinēšanu. Tad armijas karoga vads bija ar karognesēju virsseržantu Jāni Derkusovu. Nākošā NATO spēku integrācijas vienība. Vienības karogu nes virsseržants Sandris Jansons. Kā nākošā, tur devās mums garām daudznacionālā divīzija štābs Ziemeļi. Karogu grupa ar karognesēju augstāko instruktoru no Kanādas Stīvenu Sleitu. Tagad mēs redzam Zemesardzes karogu. Zemesardzes karognesējs ir seržants Lauris Bilāns. Kā nākošie, aiz viņiem nāks Zemesardzes 4. kurzemes brigādes karogu grupa. Un nu jau mēs viņus redzam, un šo karogu nes seržants Ritvars Lejavs. Tagad sākam ar vienībām. Zemesardzes 44. kājnieku bataljons. Karognesējs seržants Māris Kudums. Kaujas nodrošinājuma bataljons. Karognesējs seržants Juris Vesterāns. Četrdesmit kājnieku bataljons. Karognesējs kaprālis Guntars Pušpurvs. Zemesardzes 51. kājnieku bataljons. Atbildības rajons Dobeles un Dukludovac. Bataljona komandieris majors Aigis Vācers. Bataljons ir vērsts uz kaujas spēju attīstību. Tagad mūsu ekrānos parādījies ir Zemesardzes 51. kājnieku bataljons. Atbildības rajons Dobeles un Tukuma novads. Bataljona komandieris majors Aigis Vācers. Un karogu nes mums seržants Edijs Meļehovs. Kā nākošo mēs redzam Zemesardzes 52. kaujas atbalsta bataljonu. Nu, šis bataljons ir tagad piedzīvojis transformāciju un transformējis no kājnieku bataljonu uz kaujas atbalsta bataljonu. Vienība paralēli citām spējām attīst arī prettanku spēju pie sevis. Un karogu mums nes leitnants Jānis Tomašūns. Tagad mūsu ekrānos mēs redzam jau gaisa spēkus. Karognesējs leitnante Lība Daija Mikova. Sveicam, MVS jūras spēku orķestris, orķestra priekšnieks kapteileitnants Uldis Locinieks. Un nu mūsu ekrānos ir parādījies jūras spēku orķestris. Orķestra priekšnieks, kapteiņleitnants Uldis Locinieks. Jūras spēku šajā parādē pārstāv jūras spēku karavīrs, kopā 20 karavīri. Pārstāv mīnusiņu ekstrakatas jūras novērošanas un sakaru dienas jūras spēku. Uzreizais jūras spēku orķestram mēs redzam jūras spēku karogu grupu.
Jūras spēku karognesējs ir seržants Uģis Siliņš no Jūras spēku štāba. Kā nākošie mūsu ekrānos parādījās mācību vadības pavalnīcības Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu vads. Latvijas Nacionālās aizsardzības karogu nes profesionālās bakalaura studiju programmas Jūras spēku militārā vadības 3. kursa kadets Diškarēvis Artis Čiževskis. Štāba bataljons. Vienības karognesējs šogad ir godasardzes rotas kaprālis Andis Sakne. Brigādes devīze vienotībā spēks. Brigādes komandieris pulkvedis Sandris Kaugers. Kā nākošo mēs redzam Sauszemes spēku mehanizēto kājnieku brigādi, kuras devīze ir vienotībā spēks. Brigādes karognesējs ir seržants Jānis Bērziņš. Parādas vienības komandieris leitnants Klaus Elksnītis. Parādas vienības virsseržants štāba virsseržants Andrejs Kareļins. Un nu nāk mūsu Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes sastāvdaļa. NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa ar visu nāciju karogiem. Paplašināto spēku klātbūtnes grupā ir Albānija, Čehija, Itālija, Kanāda, Melnkalne, Polija, Slovākija, Slovēnija un Spānijas un Islandes karavīri. Un tagad nu jau mūsu ekrānos parādās mūsu ASV partneru karavīri no 1. kājnieku divīzijas. Artilērijas vienība Task Force Drumfire. Bungu guns. Kas ir bungu guns? Tieši tā. Tātad nu jau jūs redzat jūsu ekrānos valsts robežsardzes vadu. Valsts robežsardzes Ventspils karogu nes valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes jūras robežas uzraudzības dienesta jūras nodaļas vecākais inspektors virsleitnants Pēteris Zaķis. Valsts policijas vads šogad un kā katru gadu kopš 2006. gada 6 gadu garumā valsts policijas militārās parādes pārstāv valsts policijas koledžas vienību. Valsts policijas karognesējs, valsts policijas koledžas kadetu nodaļas kadets, ierindnieks Ivo Grāvelsiņš. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu parādē pārstāv ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, kuru komandē pulkšleitnants Andris Molotanovs. Karognesējs ir koledžas kadets, ierindnieks Jēkabs Tomsons. Tagad jūs ekrānās jūs jau redzat Oskara Kalpaka skolas kadetus. Tā kā pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ir nesen dibināta, tad šajā parādē tā ietver 1. kursa standartu, kas simbolizē kursa vienotību. Kursa standartu nes kadets Danīls Bogdanovs.
Un aiz kadetu skolas mums parādās jaunsardze. Mūsu nākotnes karavīri. Jaunsardzes devīze ir augsim Latvijai. Karogu nes rezerves kapteinis Edgars Strots. Un es domāju, ka mēs ar skatītājiem pievērsīsimies debesīm. Jā, šķiet, ka programma ir nedaudz citādāk nekā citus gadus, kad aviācijas parāde ir pašās beigās, kā saldais ēdiens. Šoreiz mēs uzreiz pēc kājniekiem tehnikas parāda, tā teikt, sāksim ar saldo, ja? Jā, tieši tā. Sāksim ar saldo, un skatīsimies, kas mums debesīs parādīsies. Būtu jābūt pirmajiem helikopteriem, un pēc tam jānāk ātrajām lidmašīnām. Jā, redzam, skatās gan lieli, gan mazi un seko līdz parādēji, gan veci, gan jauni. Kamēr mēs vēl gaidām aviāciju pastāst, varbūt ir gatavošanās parādē šī sinhronā soļošana. Tur ir kādi triki, kāds noslēpums, kā karavīri tam gatavojas. Protams, šeit ir savi triki. Jūs redzējāt visās formācijās vienu cilvēku aizmugurē, kas ir šīs vienības virssežants, kurš seko, lai būtībā soli solī ietu katrs karavīrs. Un, ja viņš atrodas pa vidu savai vienībai aizmugurē, mums laikam tojās saldais ēdiens. Saldais ēdiens ir augšā. Un mēs redzam mūsu zemessardzes Augusta 119 helikopterus. Robežsardzes. Tie bija mūsu robežsardzes helikopteri. Skaņa jau ir un tuvojās Britu Wildcat AH-1 helikopteri, kas ir izlūkošanas helikopteri. Mežonīgie kaķi. Mežonīgie kaķi, jā. Jūsu ekrānos jūs redzat lidmašīnas, kuras ir Just 39 Gripen, Čehu un Zviedru armiju īpašums. Kā arī mēs redzam uzbrukuma helikopterus. Jā, kas tikko mums tagad pārlidojuši ir pāri, un tie ir AH-64 Apache, Amerikas Savienotās valstis. Vēl 4 Gripeni. Pirmajā formācijā jūs redzējāt arī F-18 Hornet lidmašīnas Spānija. Un tagad ir vienzinēja Gripeni. Un lūk arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku divas AN-2 lidmašīnas ar dūmiem Latvijas karoga krāsās. Viena no šīm lidmašīnām paliks vēl gaisā un noteikti uzsāks mūsu paraugu demonstrējumus. Jā, tos varēsiet vērot uzreiz pēc parādes. Tepat Saldas sporta laukumā būs gan gaisa desmit, izpletņlaicēja izsēšanās, gan arī kinologu paraugu demonstrējumus, bet tas būs pēc parādes. To nedrīkst palaist garām. Un tagad mēs sāksim mūsu tehnikas parādi. Mēs redzēsim NATO paplašinātās kaujas grupas tehniku. Parādu uzsāks jauno kamuflāžu iekļūšais Latvijas jaunais patriots. Jūsu ekrānos jau parādās militārās policijas un nodrošinājuma pavēlniecības transportēšanas vienības pavadošie transporta līdzekļi. Jūsu ekrānos jūs redzat mūsu jaunās bruņotos transporta līdzekļus Patrija, kuri šogad tiek demonstrēti jums savās jaunajās kamuflāžas krāsās.
Es saprotu, Ģir, tev arī ir liela nozīme šajā te bateriju tapšanā, varētu teikt, ka tie ir tavi bērni savā ziņā. Nu, savā ziņā varētu tā teikt, jo esmu piedalījies no paša sākuma šīs mašīnas veidošanā. Un mašīna veidota pilnīgi no nulles, tieši priekš mūsu armijas vajadzībām un arī Somijas armijas vajadzībām. Un tāda, kāda viņa tagad ir izveidota, par viņu interesi ir izrādījušas jau vairākas nācijas, tā ir Zviedrija un Vācija. Tagad mūsu ekrānos mēs redzam uz doto momentu esošo tehnikas vienības CVRT, mehanizētā kājnieku brigāde. Aiz viņiem nāk kauja paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas vienības. Bruņu mašīna Vaktak, Spānija, Centauro 1, vieglais tanks, tanku iznīcinātājs Itālija. Tanks uz riteņiem bez kāpraķēriem. Tanks uz riteņiem. Nākošais mums ir Aligators. Nu, mēs redzējām Lavs 6, kājnieku kaujas mašīnu. Tagad mēs redzam Pontoon, inženieru atbalsta mašīnu. Un aiz viņas nāk Dānijas karalisko bruņoto spēku mašīna Piraņa, kājnieku kaujas mašīna. Tālāk zemesardzes vienības. Nu jau mēs redzam mūsu divvietīgos un četrvietīgos bagijus, kas nodrošina zemesardzes ātru un mobilu pārvietošanos viņas atbildības rajonos. Aiz viņiem nāk PV-206 prettanku ieroču sistēmas. Tālāk mēs ekrānos redzam Unimog Mercedes transporta līdzekļus, kas velk 120 mm mīnmetējus, kas nodrošina netiešās uguns atbalstu katram no zemesardzes bataljoniem un arī mehanizētās kājnieku brigādes bataljoniem. Un šeit jau mūsu ekrānos ir mūsu Latvijas haubice M109. Tas ir jau gaisa spēki. Un tie mums jau ir gaisa spēki. Un gaisa spēkos mums priekšā brauc komandieris ar karogu, aiz viņa RBS 70 kaujas vienības, un tagad jūs ekrānos ir Stinger vienības, kuras ir mūsu bruņojumā no 2018. gada. Nu, gaisa telpā vajag ne tikai šaut, bet arī vajag redzēt, pa ko tu šauj. Un tāpēc jūs redzat divas radaru sistēmas. Pirmā ir PS-70 un otra ir TP-77. Abas divas ir mobīlas un modernas. Aiz gaisa spēku vienībām mēs redzam Nacionālo bruņoto spēku štābu bataljona sakaru mašīnu. Un aiz viņas nāk evakuācijas mašīna, kas ir transporta remonta nodrošinājuma centra transporta līdzeklis. Nu jau uz laukuma uzbrauc virsū arī valsts robežsardzes vienību transporta līdzekļu. Gan Nissan apvidus mašīnas, gan Polaris kvadrocikli, tieši tā, un arī mikroautobusi. Un košām krāsām, mirgojot, uz laukuma parādās valsts policijas vienības. Priekšā ar Yamaha JR1300 motocikliem. Aiz viņiem seko visas trafarētās, Opel Mokas, Opel Insignia. Un aiz trafarētajām mašīnām mēs redzam arī autovadītāju biedu. Ātrumu pārsniedzēju biedu. Tieši tā, ātrumu pārsniedzēju biedu netrafarētās valsts policijas automašīnas.
arī nepieejamākiem apvidiem. Kvadrcikli. Un kā nākoši uz laukumu ir uzbraukušas jau mūsu valsts ugunsdzēsības dienesta transporta līdzekļi, kur pirmā ir ķīmisko pārbaužu automašīna un otrā ir autocisterna, kas nodrošina tad ugunsdzēšanu mūsu visās pilsētās. Un transporta parādi noslēdz tad pavadošie transporta līdzekļi no militārās policijas un nodrošinājuma pavalniecības. Ar to arī parādi ir noslēgusies, un noslēgumam pamazām tuvojas arī mūsu tiešraide. Bet Nacionālo bruņoto spēku dienas pasākums saldo vēl turpināsies gan ar armijas paraugu demonstrējumiem. Savas prasmes rādīs arī robežsardzes kinologi, un būs arī koncerts. NATO karavīru rokgrupa Brajams de Mais jau 2 dienās spēlēs, un mūsu paša leģendārā Jumprava. Bet mēs šodien atvadāmies, ar jums kopā bija un parādi ļoti lietpratīgi komentēja NBS pārstāvis Ģirds Savins un es, Latvijas televīzijas korespondents Ģirds Zvirbuls. Visu labu un priecīgus svētkus jums visiem! Visu labu un priecīgus svētkus!